Šodien esam Košragā, un man liels prieks redzēt ne tikai tos entuziastus un pētniekus un valodu pasniedzējus, kas to gadiem jau dara, bet daudz jauniešu bērnus. Kā jums veicas, ko jūs darat un kā jūs plānojat darīt turpāk? Mēs šogad ar Lībiešu vasaras skolu pirmo reizi arī esam Košragā. Košrags pirmkārt ir viens no lībiskākajiem ciemiem, vienmēr bijis arī vēsturiski. Šī ir tā vieta, kur pierakstīts visvairāk teiku tieši Košraga ciemā. Otra lieta ir tāda, ka arī šodien šeit joprojām dzīvo lībiešu valodas pratēji. Šī ir tā vieta, kur ļoti labi var sajust tādu lībiešu krasta garu. Un tas, ko mēs darām, mēs mēģinām lībiešu kopienas cilvēkiem, lībiešu valodas pratējiem, viņu bērniem un jauniešiem nodrošināt iespēju reizi gadā sanākt kopā no dažādām vietām Latvijā, kur viņi dzīvo, praktizēt un izjust lībiešu kultūru, lībiešu valodas skanējumu apkārt, kaut ko tādu, ko mūsdienās, diemžēl, var sastapt pārāk reti. Daudz latvieši, arī es, tā varētu teikt, vienmēr uz lībiešiem skatos kaut ko ļoti eksotisku, kaut ko ļoti vēsturisku, bet man ir patiesas prieks un gandarījums dzirdēt dzīvu lībiešu valodu šodien šeit arī no tādām, kā saka, jaunu cilvēku mutēm un bērniem, un gan arī, ka to var lietot un var dzīvot šajā valodā te uz vietas. Un, manuprāt, tā ir tā lielākā vērtība, kas jums ir izdevusies šeit. Lībieši ir varbūt ne tikai eksotika, bet lībieši ir katra Latvijas cilvēka sastāvdaļa, jo no vienas puses lībieši ir daļa no tā, kas ir mūsdienu Latvija. Tā ir daļa no latviešu valodas, tā ir daļa no Latvijas kultūras. Tas varbūt ir tas, ko kopīgi gan Līvu savienība, gan iedzīvotāji, gan pašvaldības, gan valsts pusē vēl būtu vērtīgi iesākt darīt, turpināt. Tur ir tādas divas lietas. Viena lieta ir tā, ka patiešām pēdējos 2 gadus pašiem lībiešiem ir parādījusies tā iespēja apgūt regulāru lībiešu valodu, un tas ir milzīgs solis. Un tā interese, kas ir, parāda, ka tur vienkārši ir jāsoļo tālāk. Tie soļi, kas vēl būtu darām un ko mēs jūtam arī tā skaitā izglītības sistēmā, ka zināšanas par lībiešiem, zināšanas par lībiešu mantojumu, kāds ļoti daudzās vietās Latvijā ir sastopams, viņas nav pietiekamas. Un tās zināšanas nav pietiekamas gan augstskolu līmenī, nav pietiekami pētījumi par šo, no kā arī izriet tas, ka zināšanas nav pietiekamas arī skolās. Ja tam cilvēkam, kurš mācās skolās, viņš pabeidz skolu un bieži vien viņam kaut kur galvā dzīvo, lībieši jau 13. gadsimtā izmira un viss, un tas ir kaut kas tāds, kas ir sen beidzies un kam ar mums nav nekāda sakara, bet tam ir gan sakars, gan tas nav beidzies. Un atbalstīt šos centienus, tas, manuprāt, ir tieši tas, kas ir tas uz nākotni vērstais skatījums, kas arī lībiešiem vienmēr varbūt bijis raksturīgi domāt ne tikai par pagātni un šodienu, bet visu laiku paturēt skatu uz priekšu, un kas, manuprāt, arī visai Latvijai ir svarīgi. Es domāju, tā pēctecība un tas, ka izdodas paplašināt to visu, tas ir tas lielais ieguvums tādam mazam sākumam, kas bija tikai ar nometnēm, ar mazu satikšanos. Tagad jau ir, es saprotu, nedēļas garumā šeit tas pasākums un noslēgsies ar Lībiešu svētkiem Mazirbē. Jā.